šis ir pirmais seminārs, kurā mēs atklājam platību maksājumu 2026. gada sezonu. Uzreiz jau saku, ka būs vēl arī citi, kurā mēs skaidrosim sīkāk tieši konkrētu atbalsta pasākumu platībā nosacījumus vai tās lietas, kas jāņem vērā, piemēram, piesakoties kādam konkrētam atbalstam vai ekoshēmām. Bet šoreiz tā tēma, par ko mēs runājam, ir tieši par šo te ģeotelpisko informāciju, ja kā mēs tautā to saucam par šīm te kartēm, kuru arī piesakoties platību maksājumos, nākās paskatīties iepriekšējo gadu informāciju, nākas nedaudz precizēt laukus, nākas zīmēt, kas ir diezgan daudz bieži šie tie jautājumi. Tātad no šīs puses šoreiz akcents semināram ir tieši par šo te, kā arī par lielu projektu, kas palīdz mums sagatavot aizvien labāku šo te attēlu kolekciju, tā var teikt, ko mēs varam izmantot savā darbā, šos te satelīta attēlus. Līdz ar to arī par to nedaudz ieskicēsim, kā, piemēram, visu pašvaldību konsultanti vai tie kolēģi, kas strādā vienotajos klientu apkalpošanas centros pašvaldībā, var palīdzēt arī lauksaimniekiem saprast informāciju, aizpildīt kādreiz kādu pieteikumu, kas saistīts ar šīs te ģeotelpiskās informācijas izmantošanu. Bet šobrīd es vēlos dot vārdu savam, šodien runātāji būs vairāki, bet pašā sākumā es vēlos dot vārdu savam kolēģim, lauka atbalsta dienesta direktora vietniekam Indulim Āboliņam, kurš mums arī atbild par visu lielo platību maksājumu bloku. Induli, vārds tev! Jā, labrīt visiem. Jā, man prieks redzēt tik lielu kuplu apmeklētāju loku. Tātad vēlos tiešām jau papildināt Kristīnas teikto, kad mēs kopā ar Lietuvas maksājuma aģentūru īstenojam Interreg projektu, un šī projekta ietvaros mums ir arī iespējas piekļūt papildus telpiskajai informācijai, kas palīdz pareizāk un precīzāk iedot informāciju lauksaimniekiem, lai viņi pareizāk var aizpildīt savus platību pieteikumus. Tāpat arī mums ir papildus informācijas avots, lai varētu ātrāk un veiksmīgāk šos te pieteikumus noadministrēt. Tātad vēlētu tos uzsvērt, ka šodien tā saruna tiešām būs tikai ap un par kartēm, zīmēšanu, kā iezīmēt pirmkārt tā, lai jūs esat pieteikuši visu savu platību, kas jums pienākās, kā nepārklāties ar kaimiņu, kā izveidot zīmējumu, kas atbilst faktiskajai situācijai uz lauka, nevis vadoties pēc kaut kādas, vēsturiskas, maldīgas vai kādas citādākas informācijas, kas noved pie tā, ka tās robežas tomēr nav īsti pareizas un precīzas. Un tā tad vēl gribēju piebilst, ka tādas specifiskie jautājumi par to, ka, tur kultūra kodam, zaļā papuvi, kādiem tur jābūt kultūra augiem, to mēs apspriedīsim citā seminārā. Vai kādi ir termiņi vai kaut kas cits, tas arī būs citā webinārā. Tā kā šodien viss būs tikai ap un par kartēm, zīmēšanu un kā pareizāk tieši tehniski aizpildīt. Jāsaka, ka tas varbūt šī tāda ļoti laba iespēja, jo pārsvarā mēs tomēr laikam tos seminārus esam organizējuši par dažādām tādām nosacījumu izpildes lietām, bet te varbūt tādām tehniskām lietām, kurām daudzi varbūt līdz šim arī nezin un nav pamanījuši, un ka te būs tāda papildus skaidrojuma. Tā kā tas tāds mans īsts ievadvārds par šī dienas semināru. Jā, Indul, liels paldies tev par ievadvārdiem, un es domāju, ka tagad ir laiks mums ķerties pie paša galvenā, tad pie šī te stāsta par šiem te kā pareizi, kur atrast kādu informāciju par kartēm un visu šo te, par visiem šiem te jautājumiem, un par to došu vārdu diviem maniem kolēģiem, kas ir Mārtiņš Bušmanis un Viesturs Vārpiņš. Viņiem amatnosaukumi gan skan citādāk, bet es teikšu tā, viņi ir ļoti plaši pārzina visu šo te, kas saistās ar kartēm, šīm zīmēšanām un satelīta attēliem un dažādu citu šo ģeotelpisko informāciju. Mārtiņ, vārds tev! Jā, sveiki, labrīt. Tātad
sīkāk paskatīsimies par tātad mūsu pieejamo informāciju par gan ortofoto kartēm, gan dažādu veidu satelītu kartēm, kuras jūs varat izmantot tīri, teiksim tā, informatīvi, tā arī reizē jau nepieciešams kaut kādu lauku labošanu vai citu informāciju. Tā. Pirms mēs ejam varbūt Latvijas publiskajā kartē, varbūt tā kā uzsvērt nedaudz par novadgrāvjiem un teiksim tā vispār par buferu joslām kā tādām, kas jāievēro gan uzsiku, gan novadgrāvjiem. Varbūt kāds zina, varbūt kāds nav pamanījis, kad gar uzsiku ir jāievēro 10 metru buferu josla, kurā nedrīkst veikt mēslošanu un auga aizsardzības līdzekļu lietošanu. Tāpat lielākā daļa Latvijas teritorijā 1 metru bufers jāievēro gar novadgrāvjiem. Un 3 metri ir salīdzinoši mazākā daļa no visiem novadgrāvjiem. Tur, man liekas, 1/3 no visiem novadgrāvjiem, var pat mazāk, ir 3 metri, kur jāievēro buferu josla gar novadgrāvjiem, un reizē tas viss veidojās 1 vai 3 metri no tā, cik liels ir satecas basēns. Ja satecas basēns ir lielāks kā 10 kvadrātkilometri, tad ir 3 metri, bet ir vietas arī, kur mēs veicam pārklājumus, kur it kā ir 1 metru plats buferu josla jāierīko, bet tā kā pieguļ pie novadgrāvja slīpums, tas lauks slīpums, kurš ir lielāks par 10,5%, tad arī tajā, teiksim, pieguļošajā daļā, kur tad slīpums pieguļ pie novadgrāvja, ir jāievēro 3 metri buferu josla. To arī varēs apskatīties kartē. Tad Latvijas publiskā karte, ja kāds nezina, ir karte.lat.gov.lv, kur mēs atverot ir šāda, ja, un šeit ir pieejami daudz dažādu slāņu. Labi, pietuvināsim vienkārši, lai redzētu tātad defaultā šo kartīti. Kartē ir poga, kurā var pāriet uz datu slāņiem, un tur jau automātiski pieslēgti lauku bloki, kurus, protams, var arī atslēgt. Tātad ieslēgti automātiski ir bloks, kur var atslēgt, bet ir arī slāņi, kuri stāv kartē, kurus nevar atslēgt, diemžēl šobrīd tehniski iemeslu dēļ. Tas ir meliorācijas, kadastri, informācija par bioloģiskajām lauksaimniecībām, tām zemēm, kas pieteic bioloģisko lauksaimniecību, bioloģiski vērtīgie zālāji un meža platības, kas pieteikts uz Natura 2000 atbalsta pasākumiem, kā arī ainavu elementi. Tātad kartē jūs varat droši atrast arī meklēšanas rīkā, rakstot bloka numuru vai kadastra numuru, vai tīri vizuāli aiziet kartē, atrodiet savu interesējamo vietu un varat pieslēgt tātad konkrētā gada deklarētos laukus, kas ir deklarēti, kur ir redzama kultūra kods virsū tikai, protams, un ir arī lauku vēsture, kur ir par pēdējiem vēl 3 gadiem deklarēto lauku robežas un kultūras redzams. Tāpat ir arī slānis ilgatīgie zālāji. Tas ir saucamais ķepiņu slānis, kā mēs runājam. Tas ir, kur ir vairāk kā 5 gadus pēc kārtas deklarēts zālājs. Praktiski tas ir šobrīd informatīvs slānis, kurš vienkārši atspogļo tās vietas ar domu, ja tomēr mums aramzeme palielinās un zālā īpatsvars samazinās zem 5%, tad būs jāskatās ar zālāju atgriešanu, jo Eiropas regulās ir noteikts, ka 5% ir likme, tā buferu josliņa, kas ir mums. Bet šobrīd mēs esam, kā saka, nav zem 5%, un droši arī tehniski šos zālāju gabalus var apārt un strādāt, ko nepieciešams. Tad mums ir pieejams arī slīpumslānis, kā jau es iepriekš teicu, var pārslēgties uz vienu citu kartes vietu. Tātad tie slīpumslāņi ir atzīmēti šādi, kur ir redzams, ka šeit, piemēram, ir grāvis, kas iet apkārt meža nogabaliņiem, visticamāk, un redzams, ka ar zilo krāsu ir 1 metrs jāierīko gar aramzemī tā buferu josla, kur nelieto mēslošanas līdzekļus, bet šeit viņi pārtop jau ar zaļām pumpiņām, ir 3 metri, jo pie grāvja piekļaujās tas slīpumslānis. Tāpēc daļa novadgrāvja ir gan 1 metrs, un daļā ir 3 metri. Jā, zaļais ir redzams, šeit centrā ir ainavu elements deklarētiem klientu. Arī šeit, arī kociņš, kas ir diškoks. Tā kā
karti droši varat izmantot, paspēlēties, saprast. Ir arī daudz citas slāņu, kā īpaši jūtīgā teritorija, kas ir diezgan krāsaini iezīmēta, tāpēc viņi arī defaultā ir atslēgta, lai nejau galva ir riska ūdens objekta teritorijas. Tāpat ir kūdrauksnes karte. Kūdrauksnes kartē ir domāta, ka tur nevar veikt apāršana dziļā par 20 centimetriem. Reizi 5 gados to var darīt, bet ar minimālo apstrādes tehnoloģiju tur droši drīkst strādāt. Un arī kūdrauksnes teritorijas ir jāatstāj zaļas, ja nedrīkst būt apārts ziemas sezonā. Jā, ir arī mitrāja kartes, kas pārsvarā mitrāju pelikānu, kas pārklājās ar bioloģiski vērtīgo zālāju teritorijām, kur jau tāpat ir nosacījumi par zālāju uzturēšanu un saglabāšanu un pļaušanas nosacījumiem. Un tad, jā, runājot par pašām kartēm kā tādām, tad defaultā mēs apakšā redzam ortofotokarti, kuru LG mums reiz 3 gados atjauno. Teiksim, tā 3 daļās sadalīta ir Latvija, un reizi gadā ir 1/3 daļa Latvijas tikai ortofoto. Tad sanāk 3 pilnos gados mums ir visa Latvijas teritorija ir atjaunota ar ortofoto. Tā kā, un, protams, informācija novecot, tad sanāk 3. gadā jau daļa Latvijas ir jau 3-gadīgs ortofoto. Protams, lauku apstrāde un būvniecība notiekās, tāpēc, lai varētu izskot līdzāk, kas notiek uz lauka un precīzāk jūs varētu veikt labojumus, tad ir pieejams Sentinel attēls, kas ir brīvpieejas līdzeklis, ko arī jūs paši varat iet Kopernikus mājaslapā un droši strādāt un skatīties konkrēts attēls, arī svaigāk informācija par konkrētu gabalu, bet šobrīd publiski pieejamajā kartē mums ir par 25. gadu māju attēls, tā kā es domāju, mēģināsim arī ja šī pavasara laika apstākļi atļaus izgatavot jaunu attēlu, salīmēt visu Latviju, lai varētu strādāt. Tas, protams, atkarīgs no mākoņiem, jo Sentinel-2 attēls ir orto attēls, jeb foto, un ja ir mākoņi, tad mums nesanāk veikt fotografēšanu. Jeb Sentinel attēli nebūs pieejami, tādi būs mākoņi. Un jā, šeit jau arī var redzēt lielo būtību par aparšanu, par pļaušanu, par izmaiņām, teiksim tā, laika gaitā, bet tā kā mums ir jaunie dati pieejami, tie ir Sentinel-2 ar uzlaboto izšķirtspēju, kurā var redzēt jau nevis 10x10 metru pikselis ir, bet 1x1 ar uzlabotiem algoritmiem, kur daudz sīkāk un detālāk jau var redzēt gan teiksim, pašu kultūru, gan apstrādi, gan robežas laukā, kā ir pamainījušās. Un jā, mums šobrīd publiskā kartē ir pieejams ar 25. gada marta attēlu par visu Latviju. Vietām varbūt ir kaut kāda mākonīša, jo pilnībā nenoklājās, bet pārsvarā, jā, ir pieejama informācija un ir viegli, jā, daudz vieglāk uzskatāmāk redzams, arī saprotamāks tas lauks, salīdzinoši ar Sentinel-2 to 10x10 pikseļu attēlu. Tad varbūt iesim tālāk un atgriezīsimies prezentācijā. Jā, te arī mēs atstāsim dažus slaidus ar informāciju par slāņiem, lai paliekās, ja kāds vēlāk paskatīties, varbūt tīri prezentācijas veidā, nevis ierakstā. Tur ir arī redzami visi gan slīpamā, gan citu veidu kūdrauksnes un tādas slāņi, kā izskatās kartē attēlots informatīvi. Un varbūt pāriesim uz tieši tādiem piemēriem, kur vairāk var redzēt to starpības starp to, kāds ir, teiksim, ir mūsu standartā tas ortofoto pieejamais LAD iekšējās kartēs, un tad ir brīvpieejas Sentinel attēls 10x10 un ir jaunais tas Sentinel uzlabotais, kur ir 1x1 metru pikseļā izšķirtspēja. Kā pirmais piemērs, jā, tad pirms piesakoties, varbūt uzreiz atgādājums visiem, cik droši esam vai neesam, tomēr vajadzētu pārbaudīt savus robežas, pirms mēs viņus vienkārši kopējam no iepriekšā gada uz nākamos priekšu, jo tomēr apstrāde notiekās un vienmēr precīzi mēs par vienu to pašu vietu neapstrādāsim, vai arī, ja blakus vēl ir kaimiņš, tad kaut kādu drošībai vai, teiksim, uzraudzību ir jāveic pašam par saviem laukiem, uz ko mēs piesakamies, uz kādiem atbalstiem un kur ir robežas.
tad droši var veikt to piesakoties, vai arī publiskā kartē šobrīd var redzēt. Tad pirmais attēls kreisā pusē ir ortofoto attēls, kur izskatās, ka viss ir smuki par robežām, bet tā kā visticamāk tā informācija jau ir novecojusi, viņš varbūt ir gadu vecs, 2 vai pat 3 gadu vecs ortofoto, tad redzam otrā attēlā ir Sentinel attēls, kur jau lielās bildēs, ja mēs redzam to starpību, kad robeža starp Aramzemes sēdz Zālāju un Kukurūzu lauku jau ir labi redzama, un trešajā attēlā jau skaidri redzams robežas, kuru viegli varētu precizēt, lai nerastos tā situācija, kad veidojas kaut kādas, teiksim, kontrols vai beigās, ja ir kļūda gan šeit laukā, varbūt vēl vairākas laukos pat kaut kādas pārdeklarācijas, tā kā savus robežus mēs droši varam salabot un sazīmēt pēc tā, kā ir mainījušās. Tāpat arī piemērs par neatbilstošiem objektiem, jeb, teiksim, kas vispār, teiksim, lauksaimniecības zeme tādā ziņā nav saistīts, varbūt uz ko pieteikties, tad te šobrīd ir ceļa mājiņa, kad ir pārveidots ceļš, kad ceļš ir citā vietā, un šajā gadījumā arī, jā, ļoti, varbūt uz Sentinela attēlu tik labi nav redzams, tur tomēr tie pikseļi ir lieli, un ceļš nav tik liela izmēra, lai ieraudzītu, bet uz uzlabēto Sentinelu jau ļoti labi redzams ir jaunās robežas. Tā kā šajā gadījumā, ja tas notiek pavasarī, ja jūs veicat kaut kāds būvniecības darbus jau pirms sezonas, tad droši informējiet laukalbās dienas par precizēšanu, ka nepieciešams precizēt, ja jūs paši varbūt nemākat iezīmēt un nesanākat, īpaši, ja bloku robežas traucē, jūs nevarat pat izlabot. Tad ierosināt precizēšanu un laukalbās dienas palīdzēs droši vien salabot gan bloku, un tad jūs varēsiet paši arī deklarēt korekti savus robežas. Tāpat kā vienmēr Zālājos kaut kur tie piemājas dārzī mums pamaina tās robežas un vietas, varbūt bija iepriekš citā laukā, tad arī šeit ir labi redzams, kur tiek izveidoti piemājas dārzi vai kaut kādi kartupeļi vai sakņu dārzi, vai augļu dārzi. Tā kā arī par tiem atceramies, kad ir jāzīmē kā atsevišķi jauni lauki un lai nepaliekās. Tad tāpat vēl piemērs arī par citu, protams, kur ir ļoti labi redzams, kad uz ortofoto apstādības bijis pilnīgi savādāk, un jau Sentineliem un uz uzlabotā Sentinela jau redzams, ka robežas ir apstādi savādāks, un arī šeit būtu viegli veikt labojumus un sakārtot robežas, lai nerastos neskaidrības. Tāpat jau kā stāstīja par būvdarbiem, šajā piemērā ir redzams, ka uz ortofoto deklarē kā deklarēja, bet kā mēs redzam jau uz uzlabotā un uz Sentinela attēlu, ka var redzēt, ka ir paplašināta būvniecība, un šajā gadījumā bija jāveic lauku bloku precizēšana, vai vismaz arī izzīmēt lauku, jo deklarētais lauks tomēr bija atstāts pa būvniecības teritoriju. Tā kā šeit jūs varat sekot līdzi arī savai informācijai par saviem laukiem. Jā, vēl viens piemērs arī starp Zālājiem un starp auzām, tad 140. kultūras kods ir auzas augšā, un apakšējā daļā ir 710, kas ir Zālājs. Un atceramies, ka ir tīpaši uz papildu likmēm. Svarīgi ir tās robežas, lai beigās tiešām nav tā, ka jums vairāk lauku neprecīzi, un tos sanāk labot, un beigās tā pieteiktā platība no tās reālās apstiprinātās, jeb reālās dabā ir daudz atšķirīgāk, kad veidojas kaut kāda veida pārdeklarācija. Tāpēc vienmēr labāk ir sakārtot savus robežas. Jā, par katastru robežām runājot arī bieži, varbūt agrāk bija biežāk, tad varbūt nav tik bieži, bet bieži vien ir tā, kad deklarē pa katastru. Šajā gadījumā pat auzu lauks, ja 140. kultūras kodu ir ziemeļdaļa ir deklarēta precīzi uzmērīto kadastru, bet, kā mēs redzam uz Sentinela, tad apstrāde ir mainījusies, vai varbūt tur ir sarunāts ar klientu, bet katrā ziņā tas, kā bija domāts, kā deklarēt un kā apstrādāt, ir savādāk, un arī šajā gadījumā arī pārliecināt ar savām robežām, arī tad, ja ir precīzi uzmērītie kadastri, kā redzam, kad apstrāde tomēr ir savādāk. Jā. Tālāk es došu vārdu varbūt Viesturam, viņš pastāstīs vairāk par mūsu šo Oasis projekta sadaļu, tieši to Sentinel 2 uzlaboto attēlu, kā pie viņa tikt, kā ar viņu strādāt. Ja? Sveiki visi, man sauc Viesturs Mārtiņš. Un jā, kā jau arī kolēģis Mārtiņš pieminēja, tad mēs savā darbā jau kā gadu jau izmantojam šo te uzlaboto satelīta attēlus.
Jā, un šos te attēlus mums piegādā Norvēģijā izveidotā kompānija Digifarm, kuru tā kā šī te pamata funkcija, funkcija un veids ir šī te satelīta attēlu uzlabošana. Tātad viņi ņem par pamatu šos te Sentinel-2 satelīta attēlus un ar izšķirtspēju 10 metri, un viņi spēja ar dažādu veidu algoritmu un mākslīgā intelekta palīdzību uzlabot šo te attēlu līdz 1 metram uz pikseli. Jā, tā pamatprodukts ir šis te uzlabotais satelīta attēls, bet jau kādu laiku viņi arī piedāvā papildus produktu kā automātiska lauka robeža noteikšana, kur pamatā ir šis te uzlabotais Sentinel attēls, un tad ar dažādu veidu algoritmu un mākslīgā intelekta palīdzību viņi spēja savienot šos te pikseļus un izveidot šos te laukus, un tālāk jau tad ģenerēt arī šīs te lauka robežas. Un jā, un šīs lauka robežas ir pieejamas klientiem jau vēlāk pēc šī te procesa veikšanas ģeoreferencētas dažādos šajos te formātos, S3, SHFL, KML un GeoJSON, kurus te tālāk var izmantot dažādās kartogrāfiskajās programmās tālākajam darbam. Jā, neskaitot šīs te divas funkcijas kā lauka robeža automātiska veidošana un šis uzlabotais Sentinel attēls, tad Digifarm piedāvā arī tādus produktus kā produktivitātes zonu kartes, ilgspējas indeksa kartes, augu sugu klasifikācijas kartes, kā arī daudzas citas vēl šāda līdzīga veida detektācijas kartes. Jā, tas par šo te projektu sadaļu, tad tālāk es atvēršu šo te rīku joslu Digifarm produktam. Tad, jā, šī ir tā pati lietotnes tā kā pamata galvenā izvēle, un tajā jūs varat redzēt, jā, kā visus pieejamos tokenus vai šo te virtuālo valodu, kas ir izmantojama lietotājiem dažādu šo te vai nu augstu izšķirtspējas attēlu veidošanai vai šo te lauku robežu veidošanai, kā arī ir iespējams atvērt atskaites, izveidot atskaites par šīm te veiktajām darbībām, ko kāds no jūsu iestādes vai kāds no jūsu darbiniekiem ir veidojis. Jā, un es gribēju parādīt, cik vienkārši varbūt ir šajā te web lietotnē Digifarm veidot šos te augstu izšķirtspējas attēlus satelīti. Tad, jā, kreisajā augšējā stūrī ir šīs Deep Resolution Imagery sadaļa, un tad tajā ir iespējams, pašlaik var redzēt visus jau veidotos projektus, bet, lai izveidot šo te jaunu projektu, jaunu attēlu, tad create new order, un tad atverās šis te loks, ērti pārskatāms, viss ir jau atverās karti ar iecentrētu karti. Tajā tātad varat vai nu paši zīmēt šo te apgabalu, kurā vēlaties, lai tiktu veidots uzlabot šis te attēls, vai tad jau ar vektoru failu palīdzību varat izmantojot GeoJSON failu formātu jau norādīt konkrētu areālu, kurā vēlaties, lai šis te attēls tiktu ģenerēts. Jā, izveidojot šo te projektu nosaukumu, izvēlēties laiku, kādā no arhīviem tiks paņemti šie te pieejamie Sentinel-2 attēli, un tad, jā, viņi tiks arī ģenerēti. Tas ir atkarībā, cik arhīvos ir šie te attēli. Ja tie ir 100 attēli, tad 100 attēli šajā laika periodā tiks arī uzlabot. Jā, pāriešu tad jau pie reāla piemēra, ko tad arī kolēģis Mārtiņš jau parādīja. Tātad šeit, jā, bija šī te, ja sākotnēji Sentinel 2 attēlā bija grūti noteikt, kas šī ir par, kas šajā te konkrētajā log blokā ir, kādas darbības ir veikts. Tātad, jā, šeit jūs varat redzēt, kāda ir šī te izšķirtspēja Sentinel 2 attēla, un tie ir 10 x 10 metri uz pikseli.
Tātad šeit jau uzlabotajā attēlā jau konkrēti ir skaidri var redzēt, ka šeit ir veidota būve. Un, jā, un tātad tā ir šī tā priekšrocība, kāda ir šiem te attēliem, kad skaidri jau var identificēt konkrētus objektus, kas ir veidojušies. Jā, tas, laikam, no manas puses arī būs viss par šiem te attēliem un kur viņus ir iespējams, kur viņi ir pieejami un ļoti ērti un lietojami šī tajā Digifarm lietotni. Jā, paldies Mārtiņam un paldies viesturam. Tas brīžam varbūt kādam arī šķiet šobrīd gana varbūt līdz galam neizprotam, bet tas nākotnes mērķis jau ir, lai pēc iespējas labākus attēlus jums varētu arī šo satelītu attēlus piedāvāt ikdienas lauksaimnieka darbā. Pirms kolēģi, kas nākamie runātāji sāk stāstīt jau konkrētāk par šo te ģeotelpisko jau pieteikšanos, elektroniskā pieteikšanās sistēmā, ir konkrēti daži jautājumi, divi, kurus mēs varētu atbildēt un tad dot vārdu nākamajiem runātājiem. Mums ir jautājums no Arvija, ja nepārpratu, tad kolēģis minēja, ka kūdrauksnes ziemas periodā nedrīkst būt bez veģetācijas, vai tas tiešām tā ir? Jā, sveiki. Nu, redz, labi, ka labojat, es kļūdījos runājot, diemžēl, jā. Kūdrauksnēm, nē, tas ir par slīpumslānī esošajām teritorijām. Tās nedrīkst atstāt sastrādāts, un arī, tomēr sastrādā ar ziemāju kultūru augu, tad tai slīpumam jābūt ir šķērsām, teiksim tā, apstrādes, sēšanai jābūt ir šķērsām apstrādē. Jā. Jā, Mārtiņ, un otrs jautājums, vai Sentinela attēls slānis būs redzams arī kartē EPS, kad veiks iesniegumu aizpildīšanu? Nu, laikam jautājums EPS. Jā, ir. Es parādīšu. Jā, tātad pagaida Daigai jāuzgaida, kamēr būs manas kolēģis Arnitas prezentācija, un Indulis vēl grib nokomentēt kādu no jautājumiem. Netik daudz jautājums, varbūt tādai vispārējai sapratnē, tātad tā atšķirība starp to, ko stāstīja Mārtiņš un ko stāstīja Viesturs. Tātad Mārtiņš stāstīja par to, kas ir visiem publiski pieejams un var iet vai nu karti Latgov.lv un apskatīties tos gan parastos Sentinela attēlus, gan arī tos uzlabot Sentinela attēlus. Savukārt Viesturs jau rādīja to speciālo produktu, kurš nav visiem publiski pieejams pa brīvu. Tas, laikam, arī te ir jautājums Laurai, tieši jau atbilde. Bet tas ir tātad pakalpojums, ko mēs tad varam izmantot šī projekta ietvaros, un kad var tātad, ja Mārtiņa rādītāja, tas uzlabotais Sentinela attēls bija par vienu konkrētu datumu, nu, pieņemsim martu vai izvēlās vai oktobru vai kādu citu, ko Laukatbalsts dienas tā kā izvēlējies publicēt, tad šis kur jau var konkrētu teritoriju izvēlēties un pētīt kaut kādā laika nogrieznī dažādus tos attēlus, un tad var izdomāt, nu, jebkuru datumu, kurā grib tad apskatīties, un to var tā kā, tas ir tā kā maksas pakalpojums, bet, nu, ja piemēram, ir tādas, es vairāk tomēr domāju, ka tās laikam būs tādas valstiskas iestādes vai pašvaldības, kas izlēma, ka šis rīks varētu būt ļoti noderīgs viņu kaut kādā ikdienas darbā, tad to iespējams, protams, arī katram šādai iestādē vai organizācijai iegādāties. Bet, jā, tad droši vien tad tālāk tad pie pāriem jautājumiem. Jā, tad mēs, tur parādās arī jautājumi par publisko karti un apzīmējumiem, bija jautājums arī par šo te EPS karti, došu vārdu saviem kolēģiem Aigaram un Arnitai, nu jau tā teikt stāstījumam konkrēti par ģeotelpisko pieteikumu un kā nekļūdīties un kādas tad ir tās mūsu visu kopīgās un atsevišķās kļūdas, kas reizēm parādās un kā nesazīmēt tā teikt karti virs kartes, tāpēc došu vārdu Aigaram un Arnitai, lai to visu mums pastāstītu. Un lūdzu, kolēģi! Paldies! Labdien visiem! Tas, man liekas, Kristīna, nekļūdieties, man liekas, galīgi nav iespējams. Ir svarīgi tās kļūdas laicīgi pamanīt un izlabot. Tas, man liekas, tā svarīgāk. Tas, ko mēs stāstīsim, ko pamatā Arnits stāstīs, tas būs jau tieši par elektronisko pieteikšanās sistēmu. Tas, ko Mārtiņš stāstīs, tā bija par publisko karti. Viesturām bija vispār, tas bija kaut kas maksas pakalpojums un kaut kas ir ārējs.
bet tas, kas mums būs, tas būs tas, ko jūs ikdienā lietojat un pieskoties platību maksājumiem. Tā labā praksa, ko mēs arī visu laiku iesakām, ir, teiksim, ja ir iepriekšējā gadā bijis pieteikums, ka viņi kopēt uz nākamo gadu un labot. Bet ar to kopēšanu ir gan plusi, gan mīnusi. Tas pluss ir tāds, ka nekas ir grūtāk pieļaut jaunas kļūdas, bet tā problēma ir tāda, ka gadu no gada tos laukus kopējot, tā nokopētā lauka kontūra vairs īsti neatbilst dabīgajai. Tas, kas ir praksē tā laukā. Jo, teiksim, arot to lauku, katru gadu, teiksim, ar arku nedaudz pāris korpusus piear klāt uz vienu pusi vai uz otru pusi. Vienu gadu tas varbūt nekas, otru gadu, trešo gadu, un galā tā lauka kontūra dabā ir pamainījusies par to, kas tiek kopēta. Un tāpēc tas mūsu ieteikums būtu kaut kā tomēr paskatīties un izmantojot tos kartes un tos visus slāņus, ko var pieslēgt ar elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, paskatīties, vai tā nokopētā lauka kontūra atbilst tam, kas ir redzams satelīta attēlos, ortofoto attēlos un tam, kas ir dabā. Jo tur tās sekas varbūt tādas, teiksim, varbūt situācijas tādas, kad bloks varbūt kaut kur ir palielinājies gadu no gada kopējot, tas lauks ir mazāks, kā faktiski varētu pieteikt. No tajos gadījumos jūs kaut kur zaudējat naudiņu. Tāpat tās arī starp vienā blokā starp vairākiem laukiem. Varbūt tā situācija tāda, kad arot kaut kur pamazām ir no viena lauka bija pieārts otrs lauks klāt. Un arī tā lauka kontūra būtu jānoprecizē un tā kā ir dzīvē. Un to, kā to izdarīt, to Arnita jums izstāstīs jau pa soļiem, jau pa tām dažām situācijām. Tā kā es došu vārdu Arnitai, viņa jums parādīs, izstāstīs praktiski, kā to visu izdarīt. Jā, tā, turlīt. Tātad parādīšu tieši par lauku labošanu ģeotelpiskajā iesniegumā. Pie iesnieguma pievienošanas ir iespējams divas iespējas, vai kopēt pagājušā gada iesniegumu, vai izveidot jaunu iesniegumu. Tad paņemsim kopēt pagājušā gada, vēlreiz kopēt, tiks nokopēts šajā gadījumā no 25. gada. Un tātad, šeit ir nokopēti iepriekšējā gada lauki. Bet katram no tiem laukiem ir jāatver karte, jāpārliecinās par robežām un jāpārsaglabā. Ja nepieciešams, jāveic labojumi. Ja nepieciešams, lauku saraksta beigās tukšai rindiņai var uzspiest šeit virsū Latvijas kontūrai, atvērt karti un pievienot jaunu lauku. Un es vispirms atradīšu vienu vietu un parādīšu šos slāņus, ko iepriekš jau stāstīja kolēģi. Un šeit labajā malā ir iespējams meklēt pēc bloka vai kadastra numura. Šeit apzīmējumi ir tādi paši, kādi ir publiskajā kartē. Un šeit malā ir vairāk ir jau noklusēti, ieķeksēti un pieslēgti, ko iespējams atslēgt vai pieslēgt citus. Noklusēti ir ieslēgta ortofoto karte fonā. Iespējams, to pārslēgt uz uzlaboto sentinelu. Ortofoto. Tāpat izslēgti, noklusēti ir kadastri. Tos var pieslēgt, un tie ir tie raustīties līnijas. Grāvji. Šeit arī ir tie paši vienkārši novadgrāvi, kur ir šis te 1 metrs jāievēro, un šis ar zaļām punktiņiem, kur 3 metri, tie ir slānī grāvji. Uzsiks ar sarkaniem punktiņiem, tas būs atsevišķi. Šis. Un te ir arī šis slīpums, vai šeit tas nosaukums ir nogāzes. Šie te. Te arī vēl citi, tā skaitā arī kūdrāji, arī brūni, tāpat kā publiskajā kartē. Šo es aizvēršu ciet un par lauku labošanu.
Tad, piemēram, atvērsim šo 24. lauku. Bieži jau, kā Aigars minēja, tiek atstātas tukšas vietas, tādas nelielas starp lauku un bloka robežu. Lai pievilktu šo te lauku pilnībā, ir 2 varianti. Vai nu ar pogu labajā pusē zīmēt šo te ar kreiso klikšķu poligonu un pievilkt klāt lauku. Var droši zīmēt pāri bloku robežām un beigās dabūt klikšķus, un viņš pieliksies klāt. Arī otrs variants, šeit ir arī tāda poga atsaukt, kas atsauc iepriekšējo darbību. Otrs variants ir poga iezīmēt visu bloku. Lauks tiks iezīmēts visā blokā. Un arī, ja izmaiņas netiek veiktas, katram laukam ir jānospiež poga saglabāt un atgriezties EPS. Kārta tiek saglabāta un šita Latvijas kontūra tiek aizpildīta. Vēl, piemēram, šeit pirmais lauks. Tātad vienā blokā ir 1. un 16. lauks. Tad, pieslēdzot sentinēlu, var redzēt, ka tā robeža nav īsti korekta. Šī gadījumā pirmajos lauks ir jāsamazina un 16. palielināsim. Tad vispirms no pirmā lauka ar pogu izgriezt likšķinam poligonu, ko nepieciešams izgriezt, dzēst šim laukam, beigās dabūt klikšķus. Šis lauks tiek samazināts. Šeit arī jāparādās platība, saglabāt un atgriezties. Un tad var atvērt lauku numur 16. Un ar pogu zīmēt. Var droši vilkt pāri bloku malām, pāri otram laukam, beigās dabūt klikšķus, un lauks tiks pievilkts līdz ar bloku un līdz ar otra lauka robežām. Saglabāt un atgriezties. Vēl, piemēram, kāda situācija. Šis lauks numur 3. Vienā blokā ir lauks numur 3 un 28. Gadījumā, ja lauki ir jāapvieno, piemēram, dažreiz arī tos slāņus pieslēdzot, tie lauki traucē, tad arī pašus laukus šeit slāņos var izslēgt ārā. Tātad, lai lauks apvienotu, vispirms šis viens no laukiem ir jāizdzēš, un tad otru varēs palielināt. Tātad vispirms atgriežamies lauku sarakstā, izdzēsīsim to 28. lauku ārā. Šeit lauku sarakstā labajā pusē pēdējā kolonā ir sarkanie krustiņi dzēst. Uzspiežot, viņš vēlreiz pārjautā, vai tiešām vēlaties dzēst. Pēc lauka dzēšanas saglabājiet informāciju iesniegumā, nospiežot pogu saglabāt un pārbaudīt lapas lejas daļā. Tātad vēl jānospiež vai nu šī poga saglabāt un pārbaudīt, vai kreisajā pusē ir arī šī disketa saglabāt un pārbaudīt. Lai tas lauks tiktu pilnībā izdzēsts kartē. Tā, tūlīt. Un tad var atvērt šo otru, trešo lauku vaļā. Un tad šeit būs brīvs, un tad arī vai ar zīmējam klāt, cik nepieciešams, vai šī gadījumā var iezīmēt visā blokā lauku, ja lauks ir pa visu bloku. Saglabāt, atgriezties. Vēl variants, piemēram, ja šeit 27. lauks pieslēdzot vienu otru sentineli, tā kā vajadzētu sadalīt lauku. Tad vispirms no šī lauka ar pogu izgriezīsim to daļu, kurā pēc tam zīmēsim jauno lauku klāt. Tad jāapvelkam šo te poligonu, beigās dabūt klikšķis, platība tiek nogriezta, lauks samazināts, saglabāt un atgriezties. Un tad lauku saraksta beigās tukšā ierakstā
atveram karti. Vai nu piezūmējot, var atrast vietu konkrēto, vai arī tad ierakstīt konkrēto bloka numuru. Tā. Un tad, jā, ar pogu zīmēt, klikšķinot uzzīmē poligonu, kur tad tiks izveidots lauks jauns. Saglabāt un atgriezties. Tad vēl, ja ir koptas papildus platības laukiem, kur bloka vēl nav, bloks nav izveidots, bet vēlaties pieteikt šīs platības, tad atverot karti, šeit labajā pusē ir šis te zīmēt ārpus bloka, ieliekot šo ķeksīti, paņemot zīmēt un zīmējot klāt šo te platību, lauks tiks zīmēts ārpus bloka. Nebūs tā kā iepriekš, kas rādīja, ka viņš nogriezās līdz ar bloku, bet šeit, jā, šī platība tiek uzzīmēta. Vai arī gadījumā, ja ir pilnībā jauns lauks, kur bloka nav, tad, jā, šeit var atrast vietu pēc kadastra numura. Piemēram, un tad ieliekam šo ķeksīti, zīmēt, uzzīmējam platību, saglabāt un atgriezties. Jā, un šī gadījumā tad šeit parādīsies kadastra numurs, kur lauks ir uzzīmēts un, jā, zīmēts ārpus bloka. Vēl par zaļo joslu iezīmēšanu. Vispirms, jā, ir jābūt ieliktam šim te ķeksītim B sadaļā, zaļās joslas, un tad atverot lauka karti. Šeit labajā pusē ir 3 jaunas pogas, kas attiecās uz zaļām joslām. Ja uzspiežot uz zīmēt, klikšķinot kreiso tā kā poligonu pāri visai lauka malai, droši no kurienes līdz kurienai šo te zaļo joslu nepieciešams iezīmēt. Beigās dubult klikšķis un tiek iezīmēta zaļā josla. Ja nepieciešams viņu pagarināt ar to pašu pogu zīmēt, var droši sākt no iepriekš uzzīmētās joslas tā kā zīmēt pāri un vēl nedaudz, cik nepieciešams, un viņš zīmē klāt. Vai arī ar pogu izgriezt tādā pašā veidā, klikšķinot poligonu un beigās dubult klikšķis, un šī daļa tiek nogriezta. Bieži vien šādi te, piemēram, velkot šīs te malas, šo te vietu, kur iezīmēt zaļo joslu, aiziet tādas nedaudz starp lauku malām tās zaļās joslas, kur varbūt nemaz nav zaļā josla. Un tāpēc, jā, tās vajadzētu tomēr izgriezt. Es uzzīmēšu otrā pusē zaļo joslu. Un šīs te, jā, sarkanās ir 8 metri zaļās joslas, jo šeit, jā, ir usiks, un otrā pusē būs 4-metrīgā zaļā josla. Šī gadījumā te ir grāvis, jā, kurš nav usiks. Jā, un jā, vēl jā, ir tāda poga dzēst, ar to var izdzēst zaļo joslu pilnībā. Ar kursoru uzbrauc virsū zaļā joslai, un tur ir viens klikšķis ar kreiso un tiek izdzēst. Tāpat, jā, šeit var atsaukt darbību, jā, saglabāt un atgriezties. Un zaļā josla, jā, šeit var redzēt, kolonās ir iezīmētas. Vēl ātri vienu lietu parādīšu, piemēram, uzzīmējot jaunu lauku. Šeit piemēram, uzzīmēšu lauku.
Un, ja gadās, jā, šie te pārklājumi ar citiem pretendentiem, tad atverot kartē, jā, šie te ir šīs te melnās strīpas un balti raustītā riņķī. Un šī gadījumā viens variants ir, ja jūsu platība ir pareizi iezīmēta, rakstājam un neko nedaram. Otrs, ja gribat izgriezt pārklājumu, var to darīt vienkārši ar pogu izgriezt, bet otrs variants ir poga izgriezt pārklājumu, kura izgriezīs šo te daļu pilnībā. Pārklājumu vietu nogriezīs pilnībā. Jā. Un savukārt atgriezties. Jā. Tas man viss. Paldies. Paldies, Arnīt, bet vēl to karti man šķiet netaisi ciet, kur tu tur skaisti zīmēji un izgriezi un dzēsi, jo vairāki jautājumi ir tieši par to, kur vēl cilvēki grib, lai parāda vēl kaut ko. Labi. Ja, tā kā viens no jautājumiem, kas parādījās tad, kad mēs vispār sākām šo sarunu par šo te ģeotelpiskā pieteikuma kopēšanu, Santa jautā, ka visu laiku bija obligāti jākopē, vai tagad var zīmēt no jauna? Var zīmēt. Var zīmēt. Pieņemsim, šī brīdī esam izveidojusi labi provizorisko iesniegumu. Viņu var izdzēst, kamēr nav iesniegts. Tas ir viens. Es varu viņu izdzēst pilnībā, jā. Un tur sākumā pie pievienošanas, jā, ir divas izvēles, vai nu kopēt, vai veidot no jauna. Jo izveidojot, jā, jaunu būs, jā, pilnīgi tukšs un, jā, atšķirībā, nu jā, kā katram ir situācija, protams, jā. Jā. Arnita, nākamais jautājums nedaudz ar šo sasaucās. Laura saka, ka viņa veido pieteikumu pirmo reizi un nav nekādu bloku tur. Viņa būtu ļoti pateicīga, ja varētu arī parādīt to pirmreizējo lauka iezīmēšanu. Tātad, jā, man ir pilnīgi tukšs. Un, jā, es uzspiežu uz Latvijas kontūru. Un, jā, vai, piezūmējot konkrēto vietu, vai šeit, jā, pēc kadastra numura. Pēc kadastra numuru, tad atrast vietu, kur vēlas zīmēt. Un tad, jā, ir poga zīmēt. Bet, jā, tad saprot, ka jums, jā, bloka nav pilnībā, tad, jā, zīmēt. Jā, man jāieliek ķeksīt, jā, ārpus bloka un zīmēt. Bet es domāju, varbūt kontrolieri palīdz, bet šī brīdī jums varbūt ir jāpiesaka precizēšanas pieprasījumi, varbūt, jo ir divi varianti. Vai nu, piemēram, šobrīd mums ir atvērts provizoriskais iesniegums, un mēs uzzīmējam šādu te ārpus bloka lauku, un tā kā provizorisko iesniegumu neiesniedz šobrīd, tikai jāizpilda un iesniegšana ir aprīlī, tad šos te, kā lai saka, zīmētos ārpus bloka laukus, lai iesniegtu precizēšanas pieprasījumu, šeit ir poga izveidot ārpus bloka PP un iesniegt lādu. Tas ir viens variants. Otrs variants, pieņemsim, ja nepilda šobrīd provizorisko iesniegumu, ir aizpildīt lauku bloku, iesniegt bloku precizēšanas iesniegumu. Ja jums, jā, ir, ja jums ir lauki, kur nav, jā, šie te bloki, un tad ir jauna bloka izveidošana, un šādā pat veidā atrodam, kur zīmēt, un zīmējam, un es tagad zīmēju, kā sanāk, bet jā, jāievada komentāri un saglabāt, turpināt un iesniegt. Endu, tu kaut ko gribēji piebilst par šo, jā?
Jā, paldies, Anitai, ka parādīja, bet varbūt tādai skaidrībai, es nezinu, cik Laura ir vai nav līdz šim saskārusies šo jautājumu, bet faktiski ir tā. Tātad parasti pieteikšanās sākās apmēram aprīļa vidū un ilgst līdz 22. maijam. Tad, kad piesaka platības jau konkrētu, nu vai tur ir zālājs vai kaut kāds kultūraugs vai kas, un tad viņi piesaka. Tātad, protams, var tādā brīdī, kad piesakās, tad arī pirmo reizi zīmēt, bet tur jau ir ļoti grūti norientēties, jo nav jau nekādu robežu, teiksim, iepriekš uzzīmēt. Un tad atkarībā no katra prasmēm, tad viņš tur mēģina ieklikšķināt kaut kādā jaunā vietā to lauku kontūru. Bet tad, ja tiešām ir tā, kad apstoties karte Lat.gov.lv, tur nav bloka šī brīdī, tad es aicinātu tomēr šī brīdī iesniegt to bloku, tad pirmkārt kļūt par Lauku atbalsta dienesta klientu, tad un pēc tam iezīmēt, tātad iesniegt šo bloku precizēšanas pieprasījumu, lai tanī vietā, kur jūs domājat, vai kur jums ir tā sakoptā platība, kur jūs gribēsiet pieteikt, lai izveidotu bloku. Un tad, kad veidos to bloku, tad arī jau būs tāda pirmreizēja pārbauda no mūsu dienas darbinieku puses, vai jūs esat daudz maz pareizi uzzīmējis to bloku, jo var jau būt, ka ir, mazums, teiksim, tur pēc tā fona attēla nevar norientēties, kāda tā situācija īsti ir, un jūs tā kā mēģināt minēt, bet tad kompetents speciālists būs apskatījies vai nu kartē, vai nu arī pat aizbrauc uz vietas, izvērtēs un tad iezīmēs to bloku. Un pēc tam, kad jau jūs aprīlī būsiet gatavi pieteikties, tad jau jums pretī stāvēs bloks gatavs, un jūsu uzdevums būs vairs tikai viņu pieteikt uz atbalstu un norādīt, kāds kultūraugs auga 26. gadā šajā vietā. Tad tas tāds ieteikums no manas puses. Jā, paldies, Indu. Un vienmēr arī var nākt uz Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas centriem. Mēs esam 10 vietās Latvijā, var arī zvanīt uz klientu apkalpošanas tālruni un arī jau esam vienmēr palīdzējuši tās gan pirmo reizi, gan arī 10. reizi, kā nu kuram vajag šos te zīmēšanas smalkos darbus veikt. Atbildēsim tad uzreiz arī tā kā par to lauku bloku precizēšanu. Kolēģi, kas no jums var atbildēt, kāpēc lauku bloku precizēšana ir jāveic iepriekš, bet nevar darīt tajā dienā, kad veic iesniegumu veidošanu, vai vispār ar ko tas atšķirs? Es varbūt nokomentēšu, bet tas laikam ir tieši tas pats, ko jau es komentēju iepriekšējā. Jo tad, kad jūs tagad iesniegsiet to bloku precizēšanas pieprasījumu, kāds jau būs provizoriski apskatījies to situāciju un uzzīmējis, pietiekam tuvu, pielabojis to jūsu zīmējumu pietiekam tuvu reālajai situācijai. Ja jūs zīmēsiet viņu tieši tajā brīdī, kad pieteiksieties, tas nav aizliegts, bet vienīgi ir daudz lielāka iespēja kļūdīties, jo jūs jau uzreiz jau nākat ar pieteikumu, ar apgalvojumu, ka jums, piemēram, tur ir 6 hektāri ar kaut ko, kaut gan dabā varbūt ir 4 hektāri. Vai varbūt, kad īstenībā jūs, nezinu, es atvainojos, karta sagriezās otrādi un vispār nepareizā pusē grāvim to lauku esat iezīmējis. Tā jau arī var gadīties. Tā kā līdz ar to, jo, ir tas latviešu teiciens, ratus taisa ziemā un ragavs vasarā. Tagad ir tieši tā situācija, kad jātaisa tie rati, un tos labāk jau sāk gatavot tagad. Jā, paldies, varbūt es arī Santas jautājumu par ierašanos manā laukā. Katrā ziņā Lauka atbalsta dienests nerisina kaimiņu savstarpējās attiecības, jo viena lieta ir kadastra robežas. Atcerēsimies, ka nevienmēr viņas ir uzmērītas, bet tomēr joprojām izplatītākais variants, ka viņas ir ierādītas. Un ja kaimiņi savā starpā ir vienojušies, ka viņi apsaimnieko savus laukus neatbilstoši kadastra robežām, bet kaut kādām citām viņiem vien savstarpēji zināmām pazīmēm, tad mēs tev uzņemam, ka tas fakts tāds ir un kad kaimiņi tā ir vienojušies. Ja jums ir domstarpības ar kaimiņu, tad jums tās domstarpības jārisina pašiem ar kaimiņu. Jo mēs šī jautājuma nejaucamies iekšā. Mēs maksājam atbilstoši faktam. Ja, protams, tur ir tāda situācija, kad teiksim, tur jau tiek iesaistīts nomas līguma attiecības un tam līdzīgi, protams, tad mēs prasam nomas līgumus tam līdzīgi, bet tomēr primāri ir jāuztur labas kaimiņu attiecības, un tad jau arī var vislabāk tās situācijas atrisināt. Jā, paldies, un atkal šķiet, ka būs nedaudz ar to zīmēšanas lietu jāpardarbojas. Arnitai šķiet, ka, kā Edgars prasa, kā jārīkojas, lai apvienotu divus lauku blokus vienā, ja starpā nav nekas, kas traucē, tur ceļš, grāvis, vēl kaut kas cits. Tur var būt kontrols departaments.
jo, kā es saku, tehniski EPSā to uzzīmēt nevarēs. Nu vienīgais, precizēšanas pieprasījumu tad iesniedz. Jo tur to var ļaut un tur pierakstīt, ka vēlas apvienot šos te. Jā, iesniedz precizēšanas pieprasījums. Jā. Par lūgumu apvienot abus blokus, kad dabā robežas nav. Jā, jo šeit varēs iezīmēt. Jā. Jā, tā tad ir jāiesniedz precizēšanas pieprasījums šādā situācijā, un tas ir šoreiz tas vienīgais ceļš, kā to attiecīgi tad var izdarīt. Jā. Tāda Jānis saka, vai nevarētu apmainīt divas pogas vietām, to mēs varam apskatīties un domāt, droši vien tas ir tāpēc, ka kaut ko izveidot un turpināt, secīgi liekas, ka būtu tā pareizi. Paldies, Jāni, par ieteikumu. Un cits Jānis savukārt prasa, kā pareizi laukam iezīmēt zaļo joslu 4 metri un plus laukmalu 2 metri. Mēs laukmalas nezīmējam vairs. Tagad, nezinu, 2. gads laikam mēs zīmējam tikai zaļās joslas. Jā, tā prasība, kad ir jābūt neražojušām platībām, noteikts apjoms, tas vairs nav spēkā. Tādēļ, kurš zīmē laukmalas. Tā kā šobrīd tikai zaļās joslas ir palikušas, pa kurām naudu maksā. Tur būtu jāsako līdzi, varbūt ir tev atbalsta nosacījumiem, jo ir daudz lietas, kas ir atvieglojušās un bija palikušas vieglākas lauksaimniekiem. Un viena no tām lietām, kas palikusi vieglāk, tā ir šī, kad nav vairs tam neražojušām platībām, tas tā prasība. Jā, mēs arī, kā jau sākumā minēju, mums būs atkal nākamā sērija, tā teikt, platība maksājuma sezona 2026, kur mēs runāsim tad, kad būs apstiprināts tās izmaiņas un arī kaut kas vienkāršāks būs varbūt šajā sezonā palicis. Mēs noteikti vēlreiz par to stāstīsim, droši vien varbūt arī vēl visi šie te visādu malu un joslu jautājumi tiks uzsvērti. Varbūt kādam ir vēl kāds jautājums, drīkst to uzdot arī, protams, skaļi pajautājot. Vai arī uzrakstot vēl tagad ātri? Pagaidām neviens nejautā, ne arī vairs kaut ko raksta, tāpēc teikšu paldies saviem kolēģiem, kas saviem kolēģiem šos te jautājumus atbildēja jums un šo informāciju sniedza lielu paldies. Biju vēl vienreiz, ja kāds no jums zināmajiem kolēģiem vai lauksaimniekiem nepaguva šodien noskatīties šo te tiešsaistē šobrīd šīs stundas laikā šo pasākumu, tad mēs ievietosim tā ierakstu arī Lauka atbalsta dienesta tīmekļa vietnē. Un arī Lauka atbalsta dienesta YouTube kontā, lai var paskatīties citi interesanti pēc tam. Un arī ir tāds mazs lūgums no mūsu, kā no Lauka atbalsta dienesta puses. Jānis jau izteica vienu priekšlikumu, ka jāsamaina pogas vietā. Bet varbūt jums ir arī kādi citi priekšlikumi vai kaut kādas idejas, kā mēs vēl varam padarīt mūsu darbu un jūsu darbu vienkāršāku un sadarbību veiksmīgāku, tad aicinām aizpildīt arī Lauka atbalsta dienesta klientu aptaujas formu, kur ir arī jautājumi par visādām lietām, tostarp arī par pieteikšanos platību maksājumiem vai arī par pieteikšanos projektiem vai vispār par lietām kopumā. Līdz ar to arī tur vēl varat visas nedēļas garumā izpaust savu viedokli. Sāku no savas puses tad visiem lielu paldies un gaidiet informāciju par, kā es jau teicu, nākamo sēriju pasākumus platību maksājumu sezonu 2026, kas nemaz vairs nav tik tālu. Šķiet, ka tagad vairs tikai kādi 2 mēneši palikuši un varēsiet pieteikties platību maksājumiem. Liels paldies jums par klausīšanos un lai veiksmīga ziemīgā diena un ļoti veiksmīga nākamā šī gada saimniekošanas sezona.